Šodien mēs atrodamies Zviedrijā, precīzāk Gēteborgā, kur, kā visi zina, atrodas Volvo rūpnīca. Un šī ir svinīga diena, tāpēc, ka tikko no konveijera noripoja pirmais Volvo EX60 jaunās paudzes elektromobīls, kurš ir izdomāts, dizainēts un arī tagad ražots Zviedrijā. Tā patiešām būs nozīmīga automašīna, sevišķi ņemot vērā, ka pie mums to ir pasūtījuši cilvēki, kas mašīnu redzējuši tikai bildītē. Jaunais Volvo X60 patiešām ir pirmais elektriskais pilnizmēra SUV, kas ražots Volvo dzimtenē. Citus elektriskos Volvo ražo vai nu citur Eiropā, vai pat aiz okeāna, ASV. Tas ir arī pirmais Volvo modelis, kura ražošanā tiks izmantota megacasting, jeb lielizmēra detaļu presēšanas tehnoloģija. Grīdas aizmugurējā sekcija, kas iepriekš sastāvēja no vairāk nekā 100 atsevišķām detaļām, jaunajā Volvo presēšanas cehā tiek izgatavota vienā gabalā no alumīnija. Katras 2 minūtes līnija atstāja jaunu pusgrīdi, kas ir ievērojami vieglāka par tradicionālo konstrukciju. Durvis bez rāmi mēs jau esam redzējuši. Arī crossoveros tas nav nekāds jaunums, bet šis gan ir interesanti. Paskatieties, nav durvju roktur. Te ir tikai tāda maza ļipiņa durvju augšmalā. Un tam ir, jāpaspiež, un tad atnāk vaļā. Pat var dzirdēt, kā iekšā nostrādā tas mehānisms. Vispār Ziemeļvalstīm ļoti netipisks risinājums. Atkarībā no jaudas Volvo X60 versijas saucas P6, P10 vai pat P12. Elektriskā jauda ir no 374 līdz pat 680 zirgspēkiem. Elektromobīli izmantota 800 voltu elektriskā platforma. Tā paver ne tikai jaudīgas un ātras uzlādes iespējas, bet arī rekordlielu sniedzamību līdz pat 800 km. Automašīnas cena ir no 63 670 eiro. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka par Volvo X60 mēs runāsim vēl daudz, sevišķi tad, kad es ar to automašīnu būšu pabraucis, bet jāsaka tā, ka stāvot uz vietas un sēžot pirmajā automašīnā, kas ir reāli noripojusi no konveijera, man uzreiz tas auto patīk un patīk labāk nekā X30 un varbūt pat labāk nekā X90, jo līdzības te, protams, var nolasīt un tomēr daudzas sīkas lietas ir izgatavotas citādi. Šis patiešām būs viens varens Volvo.